Stop maskām. Jā, bija Andrīti. Mēs varētu... Jā, iet ar Andrīti parunāt. Labi, veiksmīgi. Delegācijās. Sveicināts, Laša. Sveicināts. Labdien. Laša, kungs, tas jūs sveicināt. Jā, un viss tiek fiksēts. Lai noķertu jūs visus un panestu jums visiem smadzenes. Uzdotu precīzes jautājumus, jo es jums uzdevu jautājumu. Kā jūs varat pakļaut skolotājus, policistus, ugunsdzēsējus, iedzīvotājus, bērnus, eksperimentāliem vakcīnai, kuriem vienkārši priekškols māca? Negrib. Atbildiet. Godīgi, mūrnieci ar dakšu neuzdūra, es tur gribēju tur. Mums nebūs laikā. Tā nedarīt, nevajag. Čau. Pacēlām to jautājumu svarīgāko Latvijas mērogā par to, ka Latvijā vispār kā tāda vispār netika pieņemta satversme. Nē, nu, bet tas vispār aptur. Bet šis nav šodienas jautājums. Tas ir šodienas. Tas momentāli aptur visu. Mēs nevaram to, neviens nedemontēs satversmi, neizmainīs, tas nenotiek. Viņa nekad nav pieņemta. Labi, vai jūs lūdzu varētu izstāstīt? Nē, gribētu tevi runāt, ej projām. Tu sliktas tēmas stāsti. Nu, negribētu tevi neviens runāt. Tu neesi tas, ar kuru gribētu runāt. Tā ir vienīgā laboratorija, kura var ar SARS-2 vīrusu tikai darboties, strādāt. Jā, tā ir vienīgā. Vienīgais ir tā problēma, ka nav tā līguma starp mums ar jums. Satversme, Nē, kas bet jūs... Godīgi man kontentu taisi. Nu, reku otrā pusē var izlasīt, nav jau tur nekas slēpjams, viss. Pilnīgi internets to visu redz, zina. Tomēr atpazināt, jā, sapratāt, kas tāds esi. Kā ir būt gļēvam armīniekam, kurš aiziet nošļurājās ar herņu nepārbaldīt līdz galam. Pēc tam bataljonā saviem džekiem arī nesmuk skatīties un uzspiest. Kā ir šķirot Latvijā iedzīvotājs? Vai? Kā jūs pats atbalstat šādus braucienus? Nav tomēr. Nav? Paši esat gatavi vakcinēties? Arī nav komentu. Arī nav. Vietā viņi atjauno, ja mēs dzīvojam pēc vecās. Es esmu pateikšu vienkārši lietu. Pirmkārt, šobrīd esmu Latvijas pilsonis un Latvijas patriots. Un arī atbalstu Latvijas patriotu. Kurā vietā atjaunoja, ja mēs dzīvojam pēc vecās? Kāpēc jūs melojāt tikko? Mēs dzīvojam pēc 22. gada 15. februāra. Avīzes gabali. Kur atjauno tās atversme, nevis avīzes gabals? Nemelojiet, lūdzu. Jaunā redakcija. Tāpēc jūs melojat. Mums netika melot. Jo mēs esam iedzinājušies visos dokumentos. Nu, un kur jūsu vara? Kā jūs varat dabūt? Šī vara ir noziedzīga, to, ko viņi dara. Bet viņu mēs varam nomainīt ar vēlēšanu. Muļķības. Izlasiet. Pagaidiet, es jums nosaukšu numuru 2007. Es nepiedalīšos nekādos protestos. Tie nav protesti. Jūs nepildat pilsoņu pienākumu. Kolēģi, es iestājos. Oktobrī būs vēlēšanas. No kuras partijas jūs startēsiet? Nu, bet kā te jūs nomainīsiet, dārgie mīļi? Varu ir iespējams nomainīt tikai muļķības. Tikai likumu. Muļķības. Šitas nebūtu likumīgi, ka Saeima pārkāp. Viņa cietumā ir. Kas iesēdinās? Tauta ar lielu spiedienu. Kurš iesēdinās? Tauta ar lielu spiedienu. Bet jūs jau negribat to darīt neviens. Kolēģi, mums nav pat ceļa. Ko tad? Gatavs, kas saka. Varbūt Ukraiņas pasaka, lai Ukraiņi atnāk iesēdina viņus. Jūs prats, kura tauta ir? Mēs esam tauta. Cilvēki grib pārņemt varu bez vēlēšanām. Mums nav. Nu, izskatās, ka jūs tieši to arī turpināsiet, kad būsiet
šeit pie varas. To pašu, kas ir noticis jau 30 gadus. Šuš. Nu, bet jūs šuš, protams. Tā visi kliedz, ka ir satversme svēta, bet tad pašā laikā tak nospļauties uz to svētumu. Piedāvāt citu variantu. Nu? Mēs tiksim saimā. Pagaid. Nu, klausies. Nu, klausos. Es klausos. Nevis saimā, Es klausos. Ejot uz saimu, mēs izstrādāsim jaunu satversmi. Un ja mēs tiksim saimā, tad mēs viņu nodosim tautas nobalsošanai. Lai ir satversme no jauna. Lai nav te nekāda runa par to, ka nav satversmes oriģināli. Tad būs oriģināli. Pagaidiet, es tagad kaut vienu vārdu par to minēju. Es sapratu. Bet jūs tad jaucat klāt to, ko es tagad vispār neteicu.